viltīgās konfektītes, maltu ceļi, kuros var aizvest internets un kā palikt drošībā. Klau, varbūt ejam pārgājienā? Jā! Bet ko mēs ņemsim līdzi? Našķēr! Pagarīti, arī nāksti. Paņemam tevu medu. Kas vāčiem, kas ričiem garšo, vai ne? Jā, kaut ko siltu. Ja nebūs augsts. Spēles. Jāpūres. Mēs spēlēt ķerens un paslēpes. Ķerenes. Visforšāk būtu, ja beigās mums būtu kāda balva. Jā! Kāda? Nu, piemēram, kaste ar saldējumu. Vesela kaste nemaz nevajag izkusīs, bet mūsu galamērķis ir maza pilsēta. Veikals tur ir, tāda saldējums ir laba doma. Un pirms tam ēdīsim picu. Jā! Paga. Mēs ar vecākiem kūrsim ugunskura un cepsim visādus gardumus. Tādēļ ēšana galamērķī nebūs galvenais, bet ideja par balvu man ļoti patīk. Man nekādas balvas nebūs, bet tā gribētos. Kāpēc tu domā, ka nebūs? Es gribēju visas balvas un iztērēju daudz naudas. Dēļ, kur? Aizvakar es atklāju jaunu spēli, un, kad izgāju līmeni, parādījās laimes sats ar balvām. Tur bija konfektes, sējojums un pat sunīts. Es gribēju pilnīgi visu. Un kas notika? Beigās nedabūju neko, tikai rājienu. Nu par ko tad? Par to, kad es tērēju naudu. Tēta naudu. Tas laimes sats izrādījās tā kā veikals. Vai dabūtu balvu, bija jānosūta īziņa par maksu. Es paprasīju tētim, vai drīkst. Viņam tobrīd nebija laika, tāpēc īsti viņš man neklausījās. Un es sapratu, ka drīkst. Es izlozēju konfekti, kas izrādījās nav īstas, bet virtuāls. Konfekts kādu brīdi pagrozījās ekrānā, un pēc brīža pazuda. Katrai bija smuks krāsains papīrīts ar manu vārdu, bet ko tas līdzi pat nedabūju pagaršot. Vēlāk izrādījās, ka tā īziņa maksāja 20 eiro, visdārgākās konfekts manā mūžā. Nu labi, vismaz, ka neuzgriez ceļojumu. Jā. Vispār Grietai taisnība varēja būt vēl trakāk. Tevi nevis trāpījies laimes sats, bet lamats. Internetā tā, diemžēl, mēdz būt. Pastāstīsi. Labi. Internets ir kā liela bagātību lāde, kurā var darīt simtiem superīgu lietu. Nu, piemēram, runāties ar draugiem, spēlēt mūziku, rakstīt šo pašu mūziku, zīmēt, spēlēt spēles, bet tāpat kā reālajā dzīvē, arī internetā ir cilvēkam no mums kaut ko vajag. Cilvēki, kas vēlas mūs piemārīt. Es esmu ļoti pārliecināta, ka zem šī laimes rata bija ar maziem burtņiem uzrakstīts, ka būs par šo jāmaksā. Un, protams, tev nesūtīs neviens konšs, un tas bija tikai kā maza bildīte, lai tu papriecājies un viss. Lai tēta nauda paliktu drošībā, bet tev nebūtu jābādājas, labāk internetai tikai darīt to, par ko esi pārliecināts un zini un pazīsti. Tad viss būs labi. Es laikam saprotu, par ko tu runā. Man vienreiz sēžot mammas datorā, parādījās kaut kāds dīvains lodziņš. Es nospiedu zaļo podziņu, domādama, ka tas pazudīs. Bet pazuda nevis lodziņš, bet visi mammas faili pazuda pavisam. Kā? Man ir bijis tā, ka svešs cilvēks man ir rakstījis, teicot, ka viņš ir tāds draugs, ko esmu aizmirsis. Aicināja satikties. Un tu aizgāji? Nu, ne taču, viņš aizgāja uz policiju. Uz policiju? Labi. Viņš man rakstīja katru dienu. Gribēja, lai liek mani mierā. Es neatbildēju. Un iedomājieties, viņš man rakstīja, lai satiekamies skolā un vilku to pašu foršo jaku, kas man bija pirmdien. Es izstāstīju pilnīgi visu manai mammai. Un man ļoti nepatīk runāt ar svešiem cilvēkiem, pat īpaši internetā. Un kā tev liekas, vai internetā drīkst runāt ar svešiem cilvēkiem?
Atceries par drošību. Redzat, Toms pilnīgi pareizi darīja. Ja internetā notiek kaut kas bailīgs vai nesaprotams, uzreiz eja pastāstīja par to kādam pieaugušajam. Citādi var sanākt, ka tā kā Paulai. Un nepārdzīvo, pie saldēm pārgājienā tiks arī tu. Jā! Bet vienmēr atcerieties, ja jums kāds internetā raksta, uzreizē pateikt to kādam vecākam. Un ja jums ekrānā parāds kāds dīvains lodziņš, pašiem neko labā nespēs, bet pasaukt kādu pieaugušo vai vispār aiziet visu ciet. Tad datoram nebūs vīrusu un tēta naudiņa paliks drošībā. Jā! Bet, Klau, ko mēs te ņemsim līdzi to pārgājienu? Siltu apģērbu! Balonu! Rīģiju rūs! Medus pīcu! Medu daudz burtu! Atceries par drošību. Ak, cik tas bija jautri, kā es priecājos. Internetā dzīve vienos figuros. Multenes un ķēmi, grēbas muļķības. Lai ja negribas, ir traki jāsmējas. Mamu, man jau tik tibēl. Datorā ir vilki, kuriem acis gāl. Un tad vēl tur dzīvo melnais bruņinieks. Kā lai tagad aizmieg, ja vairs nenāk miegs. Tā kā čība skapī! Vai kā plauktā bļodu, internetā sajūtas. Es viegli rodu, bet ja dzīvē gribam harmoniju rast, emocijas vajag atpazīt mums prast. Bildus redzēju ar ļauniem onkoļiem, kuri dara pāri maziem kaķeņiem. Uz tiem cilvēkiem, kas bija attēlos, es jau tu šodien ļoti dusmojos. Telefonā skumju filmu skatījos, un tās varoņiem es līdzi bēdājos. Draugi prasa, kāpēc man ir aizsmāts, ko lai viņiem saku, nemierīgs ir prāts. Tā kā čība skapī! Vai kā plauktā bļodu, Internetā sajūtas es viegli rodu. bet ja dzīvē gribam harmoniju rast, emocijas vajag atpazīt mums prast. Bet ja dzīvē gribam harmoniju rast, emocijas vajag Savaldīt mums prast. Tet, droši internets LV un Ričijs Rū atgādina, kad internetu lietotu, atceries par drošību. Kā būt drošam internetā, zini vairāk. Digitālā drošība.lv